pēdējā laikā man diezgan daudz par to jautā arī tā priekš populāras auditorijas. Tā ir kvantu nanoelektronika. Ja? Tagad par katru no tiem vārdiem varētu gari un daudz runāt, bet pēc idejas tā kvantu pasaule vai kvantu likumi ir tie, par kuriem parasti māca, ka viņi darbojas mikropasaulē, un tie ir pavisam savādāk nekā tie fizikas likumi, ko mēs apgūstam skolā. Un kvantu nanoelektronikas izaicinājums ir izmantot šos likumus jaunas paudzes pavisam savādāk elektronikas ierīču darbībā un pie reizes arī labāk izzināt pašas tos fizikas likumus un mūsu spēju varbūt izsacināt to likumu sekas. Man liekas, tā ir viena no lietām, kas pašreiz ir diezgan tāda tendencioza, kad ir ierīces, kuras mēs lietojam, bet viņās notiek procesi, par kuriem es galīgi neko nerētu. Es domāju, vidējais cilvēks, tas, kurš to nenodarbojas, viņš nezina, ka tur iekšā ir tās tehnoloģijas. Piemēram, mēs lietojam iPhone, bet kā iPhone darbojās, lielākā daļa jau... Tas tiešām varbūt tāds ļoti spilgts piemērs, bet kaut kādā ziņā tā ir neizbēgama tendence, un par to ir drīzāk jāpriecājas vai tur ir savi izaicinājumi. Ja? Protams, ka vidējais cilvēks nesaprot, kā darbojas iPhone, vai vidējais cilvēks neprot uzfilmēt kvalitatīvu video, pēc ka iPhone nevar uztaisīt vidējais cilvēks. Ja? Un tas kopējais talantu daudzums un tas talantu daudzveidīgums, kas ir vajadzīgs, lai tirgu nonāktu konkurēt spējīgs augsto tehnoloģiju produkts, ir ļoti grūti prātam aptverams. Ja? Un par laimi mūsdienās jauniem cilvēkiem ir iespēja atrast, sataustīt to taciņu, to ieguldījumu, kas visvairāk viņam atbilst, un iet uz priekšu un piedalīties tajā procesā, kurš eventuāli noved līdz fantastiskām lietām. Bet ir pagājis tas laikmets, kad viens izgudrotais varēja izdomāt lietu, viņu uztaisīt un aiznest uz tirgu. Ja? Tas produkts sastāv no tūkstošiem, miljoniem izgudrojumiem, atklājumiem, komponentēm, un tas darbojas tikai kopējā sadarbībā. Jā, tā ir mana sirds lieta kopš fizikas olimpiādas, man ir sirds lieta kopš pašā skolēna kājas, jo kaut kādā ziņā fizikas olimpiādas man personīgi ir palīdzējušas atklāt to, ka šī ir lieta, kas man gan patīk, gan padodas. Ja? Un līdz kādai 11. klasē bija gan pārliecināts, ka es būšu IT speciālists. Toreiz, iespējams, arī tagad tā bija ļoti populāra joma, ļoti perspektīva, tikai attīstās. Un tieši man fizikas skolotāji, fizikas olimpiādas palīdzējuši man ieraudzīt, ka ir šausmīgi skaista lieta, ka tā dod iespēju gūt prieku un baudu no tā, ka tu kaut ko saproti. Jā. Tā dod, varas apziņu par lietām, ja tu saproti pamatlikumus, kas viņās darbojas. Un pašlaik es vadu to olimpisko kustību, kas Latvijā ir. Kurā klasē saprati, ka tu iesi studēt eksaktās zinātnes, vai varbūt te jau kādā klasē bija ideja, ka tā būs tā fakultāte, tā universitāte? Konkrēti tieši fakultātes un universitātes izvēle tas tiešām nāca vidusskolā un kā es teicu, 11. klasē, bet kaut kādā ziņā, ja teiksim, tiektos uz panākumiem un uz kādu izciliem panākumiem, tad ir jāsāk agri, ja? Ieklausīties sevi, saprast, kas ir tā lieta, kas aizrauj. Patiesībā tas ir diezgan vienkārši. Var pavērtēt to sajūtu, ar kuru te uz kādu stundu, ja? Vai tas ir iepriecinājis, vai tie ir svētki, vai tas ir ārprāts, es to nevaru darīt. Un tur, protams, ļoti liela loma ir tam, kāda vispār noskaņojums skolā un klasē, kāds ir skolotājs, tādēļ ir ļoti izšķiroši, kā skolotājs spēj atklāt to priekšmetu, un uz to aicinājumu atsauksies tie, kuros iekšā tas ir. Man matemātikas stundas vienmēr šķita kaut kas interesants, viegls, foršs, bet tāda baigi izcila panākuma pamatskolā man nebija. Novada olimpiādas Vidzemes priekšpilsētā dabūjis 2. vietu, par ko ļoti priecājos ir mani skolotāji, bet valsts līmeni sekmīgi startēja tikai 10. klasē. Un tikai 10. klasē, tajā fizikas priekšmetā, mums bija ļoti vienkārši izcils skolotājs, saskatīja, ka tā tiešām lieta, kas man tā iet no rokas. Ja? Un es aicinātu katru skolēnu
sajust to un varbūt nevis tikai paļauties uz to, ko piedāvā skola vai klase, bet pašam aktīvi iet, interesēties, meklēt papildus nodarbības, meklēt domu biedrus. Arī ļoti svarīgi, teiksim, manā eksaktajā orientācijā bija programmēšanas kursi, un tur es atradu domu biedrus, līdzīgi domājuši, tur arī jūt, ka jā, tas eksaktās lietas, tas ir manējais. Tam nav jābūt noteikti vienas klases, vienas skolas ietvaros, ja? Un jo vairāk jūs meklējat iespējas kopā darīt un iet augstāk un vairāk tanī lietā, kas jūs interesē, vai tā būtu fizika, vai tā būtu māksla, vai tā būtu vēsture, vai valoda, jo lielāks tas ir piepildījums, un tas jau dod tādu foršu starta pozīciju, kad tev tiešām jāsāk domāt, būs izlaidums, un kur es iešu. Ja? Un, teiksim, es jau 12. klasē pazinu, kur atrodas fizikas matemātikas fakultāte, pazinu tās pasniedzējas, viņi mums ir gatavojuši augsta līmeņa olimpiādēm, un izvērtējot, es sapratu, kāpēc lai es neietu to ceļu, un es izvēlējos šo kā tādu aicinājumu profesiju, un joprojām to nenožēloju. Galvenais, kādēļ fizika ir vajadzīga, un kādēļ viņi tiek mācīti skolā visiem, ne tikai topošiem fiziķiem, tā māca ļoti vispārīgus, ļoti svarīgus domāšanas paradumus. Atrast, identificēt svarīgāko, saprast galvenās likuma sakarības un varbūt atsijāt nebūtisku un saskatīt to, kas dažādiem procesiem, norisēm un problēmām ir kopīgs. Es te varu lietot vienu tādu analoģiju, kuru man skaisti parādīja Kanādas University of British Columbia profesors, kurš māca fiziku, bet ne tikai fiziķiem, arī topošiem inženieriem un pat tiem neeksakto priekš un pārstāvjiem, kas izvēlējušies kursu fiziku. Ja, un tas pamat uzstādījums ir, ka fizikas apguve ļauj uztrenēt noteikti smadzeņu muskuļus. Ja. Fiziķi, viņi ir tie profesionāļi, kuriem tā ir profesija, ja, viņš ir tos muskuļus lieto ikdienā. Bet kā reiz tā pieeja problēmām, tā spēja viņas sadalīt atsevišķās daļas un tās kvantitatīvi izlietot, tā ir tā vispārīgā prasme, ko fizikas mācības un studijas dod. Fizikas izglītības pielietojums ir visas profesijas, kur ir vajadzīga eksakta un sistēmiska domāšana. Ir inženieri, kas taisa lietas fizikālas un kur arī nodara varbūt kaut specifiskas zināšanas, bet tas svarīgākais ir spēja tikt galā ar problēmu, kuru tev noliek uz galda. Jā, tāpēc arī tie panākumi kaut kādā ekonomika vai IT jomā, kad ir sarežģīta sistēma, vai tie būtu procesa ekonomika, vai tā būtu IT sistēma, vai tas būtu kolektīvs, kur ir jāspēj norientēties, atšķirt svarīgo un ātri mācīt. Man ir, sacīt, vairāki paziņas, kas fizikas skolā ir mācījušies, vai viņiem ļoti nav patikusi, bet viņi sagadījušās dēļ ir nonākuši fizikas fakultātē, un viņi tagad arī strādā, ja nemaldos, Cietumfizikas institūtā, un tas ir ļoti interesanti, ka cilvēki, kuriem fizika bija bubuls skolā, viņi rokot dziļāk vai iepazīstot to tuvāk, viņi beigās saprot, ka tā ir baigi foršā lieta. Jā, un tas ir tas, kas arī es ticu lielākai daļai portāla lietotāji, tas atklājums ir priekšā, un arī man liels prieks par Fizmiksu, kas ļauj to fiziku parādīt ārpus tās kastes, kurā viņa neizbēgami ielikt skolas programmai. Tā skolas fizika, tā ir tāda, tas ir tā kā spēļu lidmašīna salīdzinot ar īsto Boeingu, ja mēs salīdzinātu skolas fiziku ar to lielo fiziku. Un tieši pateicoties pasākumiem un iespējām, kas ir ārpus tā skolas fizikas kursa, tas ļauj pataustīt, sajust to pavisam savādāku garšu. Es arī pēc sevis ļoti spilgti atceros, ka pat neskatoties uz manu aizraušanos ar olimpiādu un padziļinātu fizikas apguvi, pirmajā kursā bija tas lielais pārsteigums, ka wow, tā fizika ir daudz lielāka, plašāka, tas ir kaut kas pavisam savādāks, nekā es biju iedomājies. Tu mums bija arī lietotāja jautājums, kas bija tas pirmais eksperiments? Mans pirmais eksperiments. Praktiskā darbība fizikā. Praktiskā darbība fizikā. Te man jāsāk kautrēties un taisnoties, ja, jo es esmu izteikts teorētiķis. Ja, un sapratu pirmajā kursā, ka, protams, varu tikt galā ar tiem laboratorijas darbiem, bet labāk man ir pārāk tuvu eksperimentam nelaist, man viss kaut kas izkritīs no rokas, un tad es dusmošos uz sevi, ka es nevaru uztaisīt lietas perfekti. Eksperiments vienmēr noteikti kļūda. Tāda perfekcionistam kā man ir diezgan grūti.
Bet, protams, skolā patika darboties ar kaut kādām baterijām, schēmām, motoriņiem. Tad mums bija telefons ar kaimiņu ievilkts. Un tas lietas jau ļoti saista. Tikai ar laiku tu saproti, ka ir vairāk piesaist tā praktiskā puse vai tā sarēķināšana vai tā matemātiskā. Un pie visām tām atrunām es ļoti lepojos. Man ir viens zinātnisks raksts, laikam no fizikas izglītībai veltītiem žurnāliem augstāk ranga, American Journal of Physics, kur esmu vienīgais autors, esmu veicis gan teoriju, gan eksperimentu. Un tas eksperiments, kas man tik ļoti uzrunāja, lai izpētītu viņu dziļāk, ir no skolēnu pasākumu, no Pasaules fizikas olimpiādas Horvātijā. Tur bija ļoti interesants uzdevums, patiesībā es varu paskaidrot, kas tas ir. Tāds piezīmītis ir, ja tas ir saistīts ar to, ja mēs paņemam kādu elastīgu plāksni, papīra lapa varbūt nav tā superlabākā, bet vislabāk to darīt ar iesiešanas vākiem, ja, kad caurumoņi ir tādi elastīgi vāki, vienkārši elastīgi loksni, bet arī papīrs der. Un jautājums ir, kāds ir spēks, ar kuru viņi pretojas saspiešanai. Ja? Var uztaisīt ļoti vienkāršu eksperimentu, mehānisku, skolēni var arī paši padomāt, kā tādu spēku var izmērīt. Un it kā pamatā elastība ir tas Huka likums, bet ja to Huka likumu saloka uz pusēm, tad izrādās, ka tas pretestības spēks ir apgriezti proporcionāls šī te biezuma kvadrātā. Kā ir studēt ārzemēs? Teiksim, kas būtu... Tu gan esi studējis doktorantūrā, tas jau ir mazliet pēc... Tas nav tā, ka pēc vidusskolas aizbrauc uz ārzemēm studēt, bet vienalga. To var darīt dažādos līmeņos, un tas noteikti ir tā vērts, ja, un tā ir fantastiska pieredze. Un droši vien tas svarīgākais būtu nevis tas, ka es baigi tagad censtos atrast to super augstskolu, ja, jo pamatstudiju līmenī mūsu arī Latvijas piedāvājums ir absolūti konkurētspējīgs. Tā lielā atslēga ir tevī. Bet tas, kādēļ tās studijas ārzemēs ir ļoti svarīgas, un tas ir ļoti vērtīga pieredze, ir tas, ka tu iegūsti skatu no malas. Ka tu saproti, ka lietas, kuras tu esi pieredzis, kā viņas notiek, gan studijās, gan ikdienas dzīvē, gan cilvēku attiecībās, gan sabiedrībā, tu ņem tās par pašsaprotamām. Tad, lūk, šīs lietas var būt pavisam savādākas, un tas ļauj tev arī dzīvē saskatīt, kas ir svarīgāk, kas ir mazāk svarīgi. Tu redzi, kas ir tiešām vajadzīgs, lai gūtu panākums. Ja? Lai man tās studijas nebūtu vienkārši turistu brauciens, bet es iegūtu kredītpunktus, es iegūtu atzīmes, iegūtu zināšanas, kas tiešām ir tā vērts. Ja? Un, protams, arī ļoti noder tas, ka tu iepazīsti cilvēkus no citas kultūras, no citām valstīm, un arī tīri profesionāli. Man joprojām ir saiknes ar Izraēlas zinātniekiem, pētniekiem. Zināmā mērā jā, jo tas ir tas, ar ko mēs joprojām kaut kādā mērā cīnamies un kur vēl ir liels darbs ieguldams, ka mūsu skolēns, students kādā ziņā ir pieradis, ka viņam iedos, ja viņš atnāk uz lekciju, pasēdēs, ja, viņam visu sagremos un tā ar karotīti iebros iekšā. Nekā nebija. Ja? Kas ar karotīti iekšā, tas pa otru galu atvainojās ārā. Ja? Ja tu pats neieguldi darbu, tad pat tās lietas, kuras šķiet, es jau it kā saprotu, izrādās, ka patiesībā tu nesaproti. Tu saproti tikai darot, pašam pieļaujot kļūdam, pašam izcīnot tās cīņas, kā es tomēr tieku ar to galā. Un tie aspekti, kas mani pozitīvi uzrunāja izglītības sistēmā Televijas universitātē, bija tas lielais darbs, kas studentiem ir jāiegūda, lai iegūtu ieskaiti. Ja, tā lekcija, viņa tikai dod tādu kopskatu, ja, viņa savieno atsevišķus punktus, bet ļoti liels uzsvers ir uz mājas darbiem un uz tiešām dziļu patstāvīgu izpratni. Tas ir ļoti svarīgs, un jā, tas tiešām kaut kādā ziņā nevienkāršs jautājums. Ja. Ir universitāšu reitingi, par kuriem tas arī skatījies. Tā lieluma kārta, protams, daudz ko pasaka. Ja. Tāpat vien nevar sajaukt universitāti, kur ir pirmajā desmitniekā, ar to, kas ir pirmajā simtniekā, kas varbūt tūkstošajā vietā. Tā lieluma kārta ir nozīme. Ja. Noteikti noder palasīt intervijas, aprunāties dzīvējā, sarakstīties ar cilvēkiem, kas tur ir studējuši tajos virzienos, kas tevi interesē. Ja. Ļoti svarīgi, kāda ir atmosfēra, ja,
jaunākais kursos, vecākajos kursos, parasti, ja tā ir veselīga, tad tā jau ir ļoti laba pazīme. Protams, ir vērts skatīties ar kādām augstskolām, ar kādām citām augstskolām, ar kādiem uzņēmumiem tai universitātē ir sadarbība, ja ir iespēja novērtēt, ko dara tās absolventi. Parasti katra universitāte lepojas ar tiem spilgtākiem, labākiem piemēriem, un pēc tiem jau var spriest apmēram, uz kādu līmeni tā universitāte pretendē un kādas tur ir ambīcijas. Kā es tur nonācu? Es tur nonācu drīzāk pēc uzaicinājuma. Tas ceļš bija diezgan interesants. Es nonācu uz Izraēlu caur Norvēģiju, ja, uz dienvidiem caur ziemeļiem, jo dalījos profesors, kurš pēc tam bija mans doktorantūras darba vadītājs, viņš ik pa 3 gadiem kā viesprofesors lasīja lekcijas Oslo universitātē. Un savukārt Norvēģi, kā pietiekami turīga valsts un tāda atvērta valsts, viņiem bija iespējas dot 10 stipendijas studentiem no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, lai arī tajā kursā piedalītos. Un es izsūtīju pieteikumu. Man likās, ka man noteikti nepaņems, kāds tam priekšzināšanām jābūt, paņēma. Ja? Un tas arī ļoti interesanta mācība var būt tās. Sākumā Norvēģi bija kādi 11, un mēs tie ārzemnieki bijām 10. Eksāmenu kārtoja 7 ārzemnieki, tikai 2 Norvēģi. Ja? Savā universitātē tu esi atslābis, tu esi tā kā atlūcis. Ja? Bet mēs sajūtāmies, mums ir iedot stipendiju, mums iedot šī iespēja, mēs esam speciāli braukuši, mēs tur 3 kārtās, 5 nedēļām braucām uz Norvēģiju. Tad man ir jāmācās, man kaut kādam jābūt no tā atdevēja. Ja? Tas arī tā papildus motivācija varbūt studijām ārpus tās sistēmas, kur tu esi pieredzis, vai pēc tam tu tā attieksmi var atgriezt arī atpakaļ. Reģistrētie lietotāji procentuāli meitenes zēni, ka vairāk ir meitenes, bet kā mēs runājam pirms intervijas, ka fiziķos studē, tomēr meitenes nav tik daudz. Kāpēc vispār ir tāds stereotips, ļoti bieži izskan tāds stereotips, ka fizika nav meiteņu priekšmets? Tas ir kaut kāds mūžīgs un tāds modernitāte ļoti aktuāls jautājums, kāpēc ir tās profesija stereotipi, jo tiešām meitenes var būt kolosāls, lielisks, fenomenāls fiziķis. Ja? Viens spilgts piemērs, pagājuši gads pie manas bakalaura darba nāca rakstīt un aizstāvēja Elīna Locāne no Gulbenes novada, kas pie mums izstudējas bakalaurus, uzrakstīja absolūti fenomenālu darbu, aizstāvējas viņu ar izcilību. Tagad viņa studē Zviedrijā, Lundā, un es sadarbojos ar viņu zinātnisko vadītāju, mums to kopīgu publikāciju. Labi, paldies! Paldies!